Zižļu bruņinieks taisnā pozīcijā. Kad zižļu bruņinieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola būt enerģijas, kustības un piedzīvojumu pilns. Šī kārts norāda uz laiku, kad lietas notiks ātri, un tev būs iespēja izmantot savu aizrautību un drosmi, lai sasniegtu lielus mērķus. Tas ir gads, kad nebūs vietas vilcināšanai, būs jādodas uz priekšu ar pilnu spāru. Attiecību jomā zižļu bruņinieks simbolizē aizraušanos un jaunu dinamiku. Ja esi attiecībās, iespējams, jūsu attiecības kļūs intensīvākas un emocionāli bagātākas. Tas varētu nozīmēt kopīgus piedzīvojumus vai jaunas aktivitātes, kas satuvina jūs kā pāri. Ja esi viena, šī kārts norāda, ka tavā dzīvē var ienākt kāds cilvēks ar spēcīgu, enerģisku un kaislīgu raksturu. Šī attiecība solās būt piedzīvojumu pilna, bet iespējams, ka šim cilvēkam būs tendence dzīvot ļoti strauji, tāpēc svarīgi būs arī līdzsvars. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz strauju progresu un jauniem projektiem, kas ienesīs jaunu enerģiju tavā karjerā. Tas var būt laiks, kad vari īstenot savas idejas un gūt ievērojamus panākumus, ja vien spēsi saglabāt koncentrēšanos. Finansiāli zižļu bruņinieks sola jaunas iespējas, kas var nest papildu ienākumus, bet jāuzmanās no pārsteidzīgiem lēmumiem. Un zini, zižļu bruņinieks tev atgādina, dzīve ir kā ātrgaitas auto. Tu vari to vadīt, ja vien turi stūri stingri rokās. Šogad drosmīgi uzņem ātrumu un nebaidies izbaudīt braucienu. Kad zižļu bruņinieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz pārsteidzību, impulsīviem lēmumiem vai haosu. Tas ir laiks, kad tev būs jābūt uzmanīgai, lai enerģijas pārpilnība nepārvērstos par nevajadzīgu steigu vai neizlēmību. Attiecību jomā šī kārts var norādīt uz nesaskaņām vai attiecību dinamiku, kurā viens no partneriem ir pārāk nepacietīgs vai koncentrēts uz savu mērķu sasniegšanu. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad būs svarīgi runāt par savām vēlmēm un vajadzībām, lai atrastu līdzsvaru. Ja esi viena, apgrieztais zižļu bruņinieks var norādīt, ka iespējams piesaisti cilvēkus, kuri ir impulsīvi vai pārāk aizņemti ar saviem plāniem, lai izveidotu stabilu attiecību pamatu. Šis ir laiks, kad jābūt vērīgai un jāizvēlas cilvēki, kas spēj tev piedāvāt vairāk nekā tikai aizraušanos. Darba un finanšu jomā apgrieztais zižļu bruņinieks var liecināt par nevajadzīgu steigu vai nekonsekvenci. Iespējams, tu iesaisties pārāk daudz projektos vienlaikus vai pieņem lēmumus bez pietiekamas pārdomāšanas. Tas ir gads, kad tev būs jākoncentrējas uz vienu lietu un jānodrošina, lai tavi centieni tiktu novērtēti. Finansiāli esi uzmanīga ar riskantiem ieguldījumiem vai tēriņiem, kas var radīt vairāk problēmu nekā ieguvumu. Un atceries, apgrieztais zižļu bruņinieks tev saka, ka dzīve nav sacīkste, kurā svarīgs tikai ātrums. Kā saka, lēnāk brauksi, tālāk tiksi. Šogad saglabā mieru un dari lietas pārdomāti, un viss izdosies.